Lai žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šajā dienā mēs pārdomāsim Dieva vārdus no Marka evaņģēlija 9. nodaļas. Jānis Jēzum sacīja: Skolotāji, mēs redzējām kādu tavā vārdā izdzenam dēmonus, un mēs tam aizliedzām, jo viņš nesako mums. Bet Jēzus sacīja: neliedziet viņam, nav tāda, kurš darītu brīnumu manā vārdā, un tūlīt par mani varētu runāt ļaunu. Kas nav pret mums, tas ir ar mums. Kas vien jums manā vārdā dos dzert biķeri ūdens, tādēļ, ka jūs piederat Kristum, patiesi es jums saku, tam viņa alga nezudīs. Un kas apgreicina vienu no šiem mazajiem, kas tic uz mani, tam būtu labāk, ja tam uzkārtu dzirnakmeni kaklā un to iemestu jūrā. Un ja tava roka tevi apgreicina, nocērt to. Labāk tev kroplam ieiet dzīvībā nekā, ja tev ir abas rokas un tu nonāc ellē, neizdzēšamā ugunī. Un ja tava kāja tevi apgreicina, nocērt to. Labāk tev kroplam ieiet dzīvībā nekā, ja tev ir abas kājas un tu tiec iemests ellē, neizdzēšamā ugunī. Un ja tava acis tevi apgreicina, izrauj to. Labāk tev viena ceinam ieiet Dieva valstībā, nekā, ja tev ir abas acis un tu tiec iemests ēles ugunī, kur viņu tārps nemirst un uguns neizdziest. Jo ik viens ugunī tiks sālīts. Sāls ir laba, bet ja sāls vairs nav sāļa, ar ko jūs to darīsiet derīgu? Turiet sāli sevī un mieru savā starpā. Āmen. Mīļais Kungs un Dievs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu dāvanu arī šajā dienā, arī šajā brīdī. Un mēs lūdzam, lai Tu dod mums katram savu svēto garu, lai mēs saklausam tikai to, ko Tu mums gribi sacīt. Svētī mūs patiesībā, jo Tavs vārds ir un paliek mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Šodien, saskaņā ar baznīcas gada kārtību, mēs svinām Pļaujas svētkus. Šī diena daudzās draudzēs, arī mūsējā, ir tā, kad tiek iesākts jaunais svētdienas skolas mācību gads. Jā, šodien mēs varam pateikties Dievam gan par zemes augļiem un dāvanām, ar kurām Viņš mūs uztur, un tāpat, un vēl vairāk, mēs varam pateikties par bērniņiem, par viņiem aizlūgt un viņus pie Jēzus vest. Jēzus saka: laidiet bērniņus pie manis. Bet kur tas ir pie Jēzus? Kā mēs šodien viņa izteikto pavēli varam piepildīt? Mēs nevaram iesēsties laika mašīnā un doties 2000 gadus atpakaļ un pievest bērniņus Jēzum. Mums tas, protams, arī nav jādara, jo pievest savus bērnus pie Jēzus mēs varam arī šodien, un tas nebūs kaut kā citādāk un mazāk personiski. Tātad, kā mēs pievedam bērniņus pie Jēzus? Mēs pievedam bērniņus pie Jēzus tad, kad viņus vedam draudzē. Jo svētie raksti mūs māca, ka draudzes kopība nav vien tāda interesentu kopība, kāds klubiņš, bet draudze ir Kristus miesa. Šis patiešām ir liels un patiesas noslēpums, kas mums ir jāpatur prātā. Kristus baznīca, viņa draudze ir viņa miesa. Un mēs katrs, kas piederam Jēzum un apliecinām savu ticību uz viņu, mēs esam viņa miesas locekļi. Kad apostolis Pāvils un toreiz vēl vārdā Sauls vajāja kristiešus, tad Jēzus no debesīm nesacīja viņam: ko tu vajā manus ļaudis? Nē, viņš sacīja: ko tu vajā mani? Jēzus identificē sevi ar draudzi.
Viņš un viņa draudze ir viens vesels. Tātad mūsdienās vest bērniņus pie Jēzus nozīmē vest viņus draudzē, bet, manuprāt, vispersoniskāk bērniņus pie Jēzus varam pievest tieši dievkalpojumā. Jo es nezinu vēl pilnīgāku veidu, kā Jēzus varētu būt mūsu vidū. Jā, kur 2 vai 3 ir sapulcējušies Kristus vārdā, tur viņš ir apsolījis savu klātbūtni. Bet dievkalpojumā šī klātbūtne, ja varētu tā sacīt, sasniedz savu pilnību. Jo dievkalpojumā šeit debesis nolaižas. Jēzus ir ar mums viņa vārdos un viņa svētajā vakarēdienā. Tieši viņš un tikai viņš ir dievkalpojuma īstais kungs un vadītājs, un mēs visi, ieskaitot arī mani, esam tikai pateicīgi saņēmēji. Jā, arī mācītājs dievkalpojumā ir tikai saņēmējs. Es neesmu dievkalpojuma kungs. Es piedalos šajās svinībās tikai kā mīlesta uzraugs un nekas vairāk. Es negribu, lai mana klātbūtne šeit tiktu pārvērtēta, jo Jēzus ir un paliek mūsu draudzes un mūsu dievkalpojuma centrs un kodols. Izņemsim Jēzu ārā no mūsu draudzes un no dievkalpojuma, un kas tad paliks pāri? Par to ir pat bail iedomāties. Un vēl turpinot par bērniem un dievkalpojumu, vēlos sacīt un atgādināt, ka bērni ir aicināti jebkurā mūsu dievkalpojumā. Es zinu, ka ir draudzes, kas veido īpašus ģimeņu dievkalpojumus, lai tādā veidā citiem dotu kādu mājienu, ka dievkalpojumā piedalīsies arī bērni. Bet es sacīšu, ka man šāda ģimeņu dievkalpojuma padarīšana nepatīk. Ja mūsu ikdienas jeb iksvētdienas dievkalpojums nav ģimeņu dievkalpojums, kurā ir aicināti bērni, tad par ko vispār ir runa? Kā mēs varam no mūsu ikdienas dievkalpojuma izslēgt ārā bērniņus? Tikai tāpēc, ka viņi kādreiz uzvedas kā bērni, ir kādi skaļāki, ka viņiem ir grūtāk savaldīties. Bet, mīļie, kādu ļaunumu ar savu aktivitāti draudzē nodara bērni? Jā, tikai varbūt izsit kādreiz mūsu uzmanību ārā no sprediķa klausīšanās vai kaut kā citādāk. Bet mūsdienās jau arī var ik viens, ja kam ir iespēja, arī šos manus sprediķus noklausīties internetā. Es atvainojos un es sacīšu tieši, neviens bērniņš, nevienā draudzē nekad ar savām darbībām nav grāvis draudzi. Pieaugušie draudzes locekļi gan to ir darījuši un dara, kad laiž apkārt visādas baumas, tenko un par draudzes iekšējām lietām runā tur, kur nevajag. Tas grauj draudzi, bet ne jau bērniņu klātbūtne dievkalpojumā. Tātad mūsu draudzes dievkalpojumi ir priekš visiem, arī priekš maziem bērniņiem, tā kā ik viens bērniņš šeit ir laipni aicināts. Es zinu, ka šodien šajā laikā ir tāds īpaši slimības izplatības laiks, un tāpēc arī droši vien vairāk bērniņi nevar būt kopā ar mums. Tāpēc ir īpaši šajā dienā, kad mēs iesākam svētdienas skolu, mēs esam aicināti par viņiem īpaši aizlūgt un turēt viņus prātā. Un tālāk mēs nonākam pie šīs dienas sprediķa teksta. Kad es pirmo reizi to pārlasīju, es sapratu, ka es esmu nonācis lielās grūtībās. Jo kā lai svētdienas skolas atklāšanā runā par tik skarbām lietām, kuras atklāja šīs dienas sprediķa teksts? Šķiet, ka šie Jēzus vārdi, kurus mēs dzirdējām, ir viena no pašiem skarbākajiem jaunajā derībā. Atgādināšu, ko tad Jēzus sacīja.
Un kas apgrēcina vienu no šiem mazajiem, kas tic uz mani, tam būtu labāk, ja tam uzkārtu dzirnakmeni kaklā un to iemestu jūrā. Un ja tava roka tevi apgrēcina nocērt to, labāk tev kroplam ieiet dzīvībā, nekā ja tev ir abas rokas un tu nonāc ellē, neizdzēšamā ugunī. Un ja tava kāja tevi apgrēcina nocērt to, labāk tev kroplam ieiet dzīvībā, nekā ja tev ir abas kājas un tu tiec iemests ellē, neizdzēšamā ugunī. Un ja tava acs tevi apgrēcina, izrauj to, labāk tev vienacainam ieiet Dieva valstībā, nekā ja tev ir abas acis un tu tiec iemests elles ugunī. Ak, patiešām šie Jēzus vārdi ir ļoti skarbi. Varētu pat sacīt, ka tie ir ar pat tādu, elles sviluma smaku. Kad es iepazinos ar šīs dienas sprediķa tekstu, tad es domāju, ka laikam šai dienai vajadzētu izvēlēties kaut ko daudz maigāku. Bet tad es sapratu kaut ko būtisku. Paskatīdamies, kādā kontekstā Jēzus saka šos vārdus, es pamanīju, ka Jēzus šo skarbo runu saka bērnu klātbūtnē. Jo pirms tam mācekļi bija runājuši par to, kas tad ir lielākais debesu valstībā, tad Jēzus ņēma kādu bērniņu, nolika to viņiem priekšā, apskāva un sacīja, ka ikvienam ir jākļūst pazemīgam kā šim bērniņam. Un kas grib būt liels, tas lai ir visiem kalps. Un tad Jēzus turpina šo savu uzrunu, šo savu skarbo sprediķi, arī bērnu klātbūtnē. Un turpat bērnu klātbūtnē viņš saka, un iespējams, ka viņš pat norāda, un kas apgrēcina vienu no šiem mazajiem, kas tic uz mani, tam būtu labāk, ja tam uzkārtu dzirnakmeni kaklā un to iemestu jūrā. Šeit mēs varam paturpināt domu par bērnu klātbūtni draudzes dievkalpojumā. Tātad, ja kāds saka, ka draudzes vidū un dievkalpojumā bērniem nav vieta, tad balstoties Jēzus vārdos varam sacīt, ka tādam būtu labāk, ja tam uzkārtu dzirnakmeni kaklā un to iemestu jūrā. Šeit kungs Jēzus, aizstāvot bērniņus, šķiļ zibeņus un dimdina pērkonus. Jā, laikam, ja kāds patiešām savā dzīvē vēlas nokaitināt Dievu, tad lai apgrēcina kādu bērniņu. Lai nelaiž pie Jēzus, lai nemāca Dieva likumu ceļu un māca pasaulīgu izlaidību, lai neved pie kristības un grēku nožēlas, lai neuztur žēlastībā, ko Kristus bērniņam devis. Un ja tā, tad pats Jēzus dzirnakmeni tādam jau ir sagatavojis. Skarbi, vai ne? Es ar kaut kā gribētu, lai tas viss būtu daudz vienkāršāk un vieglāk, bet Jēzus aizstāv bērniņus. Bet ar šīs dienas sprediķa vārdiem Jēzus ikvienam atgādina patiešām, cik ļoti svarīgi ir bērniņi, cik ļoti svarīgs ir tas, ko mēs viņos ieliekam, un kas ir svarīgi, vai bērniņi tiek vesti pie Jēzus. Man šķiet, tas jau nav ļoti grūts darbs. Atvest savu bērniņu vai kaut vai mazbērnu, atvest uz dievkalpojumu un svētdienas skolu. Galvenais jau ir atvest, un tālāk jau arī Dievs bērniņam iedos visu vajadzīgo. Kāds reiz ir sacījis, atņemiet cilvēkam likumu, un viņi kļūs par zvēriem. Atņemiet cilvēkiem Dieva vārdus, un viņi kļūs par velniem. Un garīgā matemātika šeit ir ļoti vienkārša. Ja bērniem nav likumu un robežu, un viņi nepazīst Dieva prātu, gribu un žēlastību, tad viņi kļūst par zvērīgiem velniņiem. Droši vien neviens pie saprāta esošs vecāks saviem bērniem to nenovēlētu. Jo taču vecāki savus bērniņus bieži vien sauc visādos mīļvārdiņos, eņģelītis, saulīte un tā tālāk. Bet atliek tikai bērnam
atņemt robežas un Dieva žēlastības, tā viņā atraisās kaut kas tāds, ko neviens vecāks nevēlas. Tātad šeit mums kā vecākiem, arī vecvecākiem, vajag turēt prātā vienkāršu gudrību, neizraisīt bērnos to, ko mēs paši ienīstam, to, ko paši negribam. Mums ir jāapzinās, īpaši jau šeit mums kristīgajā draudzē, ka grēks ir ļoti nopietna lieta. Tā ir ar prātu grūti satverama lieta. Tieši tāpēc jau Jēzus arī sacīja skarbos vārdus savā tālākajā skarbajā sprediķī, un ja tava roka tevi apgrēcina, nocērt to, labāk tev kroplam ieiet dzīvībā, nekā ja tev ir abas rokas, un tu nonāc ellē neizdzēšamā ugunī. Tas, kas mums pašiem ir jāmācās, un tas, kas mums bērniņiem jāmāca, ir tas, ka ar grēku nedrīkst spēlēties un auklēties. Ar grēku un dažādām kārībām pat nedrīkst ielaisties nekādās diskusijās. Kā saka un norāda Jēzus vārdi, šādas lietas ir jānocert jau pašā saknē. Un tāpēc ir labi, ka par šīm lietām jau laicīgi tiek mācīti mūsu bērni, lai tie mācās atpazīt grēku, lai viņi mācās atpazīt savas palaidnības. Bet vēl daudz vairāk, lai viņi mācās iepazīt Dieva žēlastību, ka arī Dievs viņiem, viņu grēkus, viņu palaidnības piedod. Robežas, ko mēs bērniņiem nospraužam, ir ļoti vajadzīgas. Bet robežas bez žēlastības būs tikai cietums, no kura bērns vēlēsies izrauties. Bet ja bērns iepazīst Dieva mīlestību un žēlastību, tad robežas kļūs par skaidru un noteiktu ceļu uz svētību. Un vēl, piemēram, man kā vecākam, kas audzina savus bērnus, ir jāpatur prātā, ka ir kādas lietas, kuras es varu saviem bērniem iedot, bet ir kādas, kuras nav manos spēkos. Es kļūdīšos savu bērnu audzināšanā. Man pietrūks gudrība pareizi nolikt robežas, kaut ko es izdarīšu par daudz, kaut ko izdarīšu par maz. Bet es zinu vienu, ka mūsu Kungs spēj iedot maniem bērniem visu dzīvības pilnību. Viņš spēj iedot maniem bērniem to, ko es kā grēcīgs cilvēks nekad to nespēšu izdarīt. Vai es mīlu savus bērnus? Jā. Bet vai tas ir pilnīgi un šķīsti? Nē. Vai Jēzus mīl bērniņus pilnīgi un šķīsti? Protams, jā. Tad tāpēc es vēlos savus bērniņus vest pie viņa, lai arī viņi var piedzīvot Dieva mīlestību, svētību un žēlastību. Bērniņi, kas mums ir dāvāti, ir mūsu atbildība, bet ir jāsaprot arī mūsu personiskās robežas, personīgās robežas. Mums ir jāņem pie rokas bērni, tie jāved pie Jēzus, jāsēž viņiem blakus un jāmācās. Jāmācās pašiem un jāmācās arī no bērniem. Jā, tāpēc vien bērni un svētdienas skola draudzē ir īpaši vajadzīgi, jo no bērniem patiešām mēs daudz ko varam mācīties, un citreiz, ja neko tādu lielu un būtisku, tad bērni ļoti labi mums māca pacietību. Lai Dievs mūs katru svētī ar apņemšanos priecāties par bērniņiem mūsu vidū, jo patiesība jau ir arī tā, ka mēs katrs esam Dieva bērni ceļā. Mēs neesam garīgi nobrieduši, bet šajā pasaulē mēs esam vēl tādā tapšanas, svēttapšanas procesā. Mēs esam bērni, pilnīgi atkarīgi no Dieva Tēva mīlestības, Kunga Jēzus žēlastības un sadraudzības svētajā garā. Bet tas viss ir šeit mūsu vidū likts.
lai Dieva Tēva mīlestību mēs varētu iepazīt, Kunga Jēzus Kristus žēlastību saņemt un dzīvot Svētā gara veidotā kopībā, sadraudzībā. Būt par Dieva bērnu ir žēlastība. Āmen.